cilvēciskais kontakts un cilvēku izpratne ir gudra trenera obligāta sastāvdaļa, bet ja man jānosauc viena kļūda, skrējēji nevingro. Punkts. Daudzi sportisti, kas ir labi savā lietā, varētu būt tikpat labi arī citur. Tā skaitā pie bālīša galva. Atnāks un teiks, es gribu pusi Ironman nostartēt. Es paskatos, pats tev vidējais pulss jau 185, tur kaut kādā pusītē, ja? Kāds kreatīns? Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti. Mans vārds ir Lauris Zalāns, un mēs turpinām runāt par un ap sporta tēmu loģiski. Sporta izglītības aģentūras podkāsts ir podkāsts, kur mēs šo sporta tēmu pārcelājam dažādākajos aspektos, kategorijās, ja gan par treniņiem, gan par treneru lomu, par ārstniecības varbūt kaut kādu virzienu šajā te visā sporta tēmā, un godīgi sakot arī šīs dienas un šīs epizodes viesis no tādas prizmas mums arī mazliet parādīs to sporta pasauli. Mēs bieži domājam, ka progress sportā nozīmē darīt vairāk. Tātad vairāk trenēties, vairāk kustēties, izturēt vairāk, varbūt sevi kaut kur piespiest, paspiest mazliet vairāk. Push the limits ir tādi vārdi, ko izmanto diezgan bieži sporta pasaulē. Bet reizēm ķermenis jau sen rāda, ka vajag nevis vēl vienu smagu treniņu, bet varbūt mazliet gudrāku pieeju. Un tieši šodien par to mēs arī runāsim ar Jāni Kaupi, sporta ārstu un sporta izglītības aģentūras absolventu. Jānim ir plaša pieredze sporta medicīnā, slodzes testēšanā, pārslodzes un traumu jautājumos, bet šoreiz gribam paskatīties ne tikai uz profesionālo sportu, bet arī uz mums visiem cilvēkiem, kuri sporto, atsāk sportot, mēģina saprast, kā trenēties veselīgi, kā trenēties ilgtermiņā un kā mēs kā vienkārši parastie, mirstīgie, kas nav profesionālie sportisti, arī varam šajā kustību pasaulē trenēties un piedzīvot. Varbūt pat meklējot kaut kādu katarses jautājumu sporta pasaulē, cik tā mēs varam tālu tikt tajā visā. Jāni, sveiks! Čau visiem! Pirmais jautājums laikam, ņemot vērā to plašo aprakstu tajā te visā, dikti daudz darbojies arī Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā, 15 gadi tev tur ir pieredze tajā visā. Kas ir tā tava ikdiena šobrīd, ar ko tu nodarbojies un kam tu visvairāk pievērs uzmanību? Šobrīd man ikdiena ir tāda nedaudz haotiska, jo esmu tādā transformācijas procesā joprojām no vecās pasaules, varbūt nebūtu pareizi teikts, bet no tāda Olimpiskās vienības algotā darba uz kaut ko es vēl būvēju, un es viņu miglā redzu, bet viņš nav man vēl iznācis ārā kā tāds siluets, un kaut kur es gribu sablenderēt kopā sporta ārsts plus treneris un pasniegt to praktiski viegli saprotami cilvēkiem. Ko nozīmē sporta ārsts vispār? Ko tas sevi ietver un kas tā ir par izglītību? Varbūt, Izglītība ir, ja godīgi, standarta klasiskā medicīniskā. Visi Latvijas sporta ārsti ir beiguši mediķis, un tad ir rezidentūra sporta medicīnā. Attiecīgi tur tā 10 gadu izglītības izklaide, bet nevienu mirkli nenožēloja patiesībā. Foršs laiks, foršs izaugsmes laiks. Un sporta ārsts tādā ikdienā mēs ar kolēģiem runājam un tādu pašu uzdodam savu jautājumu, kas ir sporta ārsts. Ja? Es esmu tādā nometnē, kas uzskata, ka sporta ārsts menedžē vai tiek galā ar neoperējamo traumatoloģiju, ja īsāk sakot, tev sāp elkons vai cēlis, nāc pie sporta ārsta. Traumatologs varbūt skatās no tā, vai tur ir tiešām saplīsis menisks un vai viņu izoperēt paliek labāk, tad sporta ārsts ir kaut kas pa vidu starp traumatologu un fizioterapeitu un paskatās, mums ir skaidrs, ka te nevajag operēt, bet ko mēs varam darīt? Nevis es pateikšu, nevajag operēt dzīvo, bet ko mēs varam darīt? Fizikālās procedūras, vingrošana, iesaistam fizioterapeitu, varbūt vēl kādas modalitātes. Un es saku, sporta ārsts ir neoperējumā traumatoloģija, un tad otrs virziens ir saucamā fizioloģija vai slodžu menedžments vai izpratne par slodzēm, kas ir mans topiks, tas ir mans mīļākais. Es mīlu sporta fizioloģiju, un tad mēs uzliekam, piemēram, pie manas pieņemšana uzliekam uz galda visu, ko tu dari, kā tu jūties, kādas ir tavas analīzes, mēģinam sapakot vienkārši tādā izmantojamā nedēļas treniņu plānā.
viens ritenis, tur viens svari. Tagad, piemēram, padels populārs, 2 reizes nedēļā padels. Es visu galvu aizrēķinu, lai ir atjaunošanās laiks cīpsliņām, tur ķermenim vēl kaut kam. Nu, tad, jā, īsumā sporta ārsts ir tāda mazā traumatoloģija, varētu teikt tā, un slodžu un tas trendīgais names longevity, es domāju, tur arī ir mūsu vieta. Bet, piemēram, tu man minēji, tu saki, ja es dabūju traumu kaut kādu, tur sāp celīts, elkonīts. Kādā veidā var atrast sporta ārstu? Tas nav tā vienkārši ieeja tur kaut kādas medicīnas iestādes mājaslapā un tu atradīsi Jāni Kaupu. Nē, godīgi ir. To vienkārši ieraksta Google sporta ārsts. Es nezinu, kā šobrīd iet GPT meklējumiem sporta ārsts, bet tas jānoskaidro, ja man patīk tās lietas. Bet tu ieraksti un teiksim, Promets, kur es šobrīd strādāju, nav nekas ekskluzīvs sporta ārsts, pieņem vairākās vietās, un tā kustība ir sākusies, bet tas, ka cilvēki ir jāinformē, kur mēs varam būt noderīgi, tas ir skaidrs. Man tagad personisks dabas jautājums. Es nesen noskrēju 21 km pusmaratonu. Rīgā, ne? Precīzi. Un teikšu godīgi, absolūti bez gatavošanās. Cik gudrs vai stulbs es esmu? Nē, tu pārbaudi limits. Viss jau vienkārši. Es neesmu tik radikāls vai kategorisks, ka teikšu, Laura, tu biji galīgi loks, un kā tu tā varēji, un tam līdzīgi. Mēs nepamēģināsim, neuzzināsim, ja tu nenomirsti vai nenokļūsti slimnīcā, kas procentuāli notiek gadījumos, bet varbūt ne tik daudz, lielākā daļa tomēr priecīgi finišē. Finišē varbūt ne priecīgi, bet viņi ir priecīgi par paveikto. Un, ja es skatos kopumā uz populāciju, tad tādas aktivitātes ienes vairāk labumu nekā ļaunumu. Jā, var gadīties, ka tu pie manis vai pie cita kāda nokļūsi kabinetā ar to, ka tas stāsts, starp citu, ir klasisks, noskrēja, un tad tagad man ir sāsinājies celīts vai vēl kaut kas. Dzīve būtu garlaicīgi, ja tādas lietas nebūtu, tāpēc mēs palīdzam menedžējam, un pēc gada tu atkal būsi uz starta strīpas, visticamāk. Bet cik forši, ka tu tik pozitīvi uz to tā skaties? Es uz sportu vispār skatos pozitīvi, un jo vecāks es palieku, jo vairāk es viņu redzu kā ieroci laimīgākai dzīvei, nevis kā pašmērķi, un tas man sniedz tādu gandarījumu, ka mēs ar cilvēku izrunājam, un viņš tur tāds apgarots iziet ārā ar apziņu, ka viņš tagad zina, kā darīt savu sportisko lietu labāk. Un mēs esam ceļā, un tas ceļš ir skaists, varbūt ne tas galamērķis. Ļoti skaisti teikts. Jo, piemēram, tagad es noskrēju no to pusmaratonu. Ja es skatītos uz 42 kilometriem, teiksim, uz maratonu, es zinu, ka es pusceļā atstieptu pedāļus, ja es šobrīd mēģinātu skriet atkal bez kaut kādas baigās sagatavošanās, jo es nezināju, ka man tā var sāpēt ceļi. Es nezināju to. Jā, iedod uzreiz, šādās situācijās iedod uzreiz 3 mēnešus, viņiem mieriņi pabrauc ar riteni, pataisa svariņas un tam līdzīgi. Pats visam tam esmu gājis cauri, visi normālie sporta ārsti, ko mēs nepabeidzām pa medicīnas izglītību. Es vienmēr saku jauniem rezidentiem vai kaut kur sportā, tā kā mans pirmais jautājums, ko tu sporto? Jo sporta ārsts nav tā kā ārsts klasiskajā izpratnē. Es vienmēr saku, tā puse ir sports un puse ir ārsts, un ja tev iztrūks 50% no sporta ārsta būtības, es šaubos, vai tu būsi labs sporta ārsts. Ar kādiem sportistiem tu strādāji, un ar kāds sporta veids bija tavā pārziņā vairāk? Jā, Olimpiskajā vienībā, es teikšu, tādi 2 virzieni lielie bija ziema bobslejs un vasara riteņbraukšana, un tas mans sporta veids, no kurienes es izaudzis caur BMX, principā uz riteņbraukšanu. Kad BMX es sapratu, ka es esmu pilnīgi galīgi štruntīgs sprinters, un netiešām pamēģināju kaut ko garāku, un viņš tā kā aizgāja, un tā es esmu palicis pie kalna riteņbraukšanas, tagad grāvēls, un viss, kas vajag, riteņbraukšana manējā. Kāda pašam ir lielākā trauma bijusi? Šobrīd saplēsts meniskiņš, atkal es teorētiski varētu izoperēt, praktiski es taustos, kā ir, kad ir saplēsts, vai es kad atkal varēšu paskriet, ko es varu pavingrot, kad es tikšu atpakaļ svaros, un kā ar lielāko daļu
no lietām, par ko es runāju ar cilvēkiem, es baigi daudz pats esmu visam gājis cauri, pārslodzēm, visi. Un tagad man dzīve piespēlē vēl vienu jaunu lietu, ko es varu mācīties caur sevi. Es iesaku visiem to darīt. Es nesaku visiem, ka vajag saplēst meniskus, bet izmantot dotās iespējas dzīves vajag. Skaisti. Vai šis, piemēram, skaitās, ka tā ir veselīga sportošana tajā visā? Un kas varbūt ir lielākie mīti, ja mēs runājam par veselīgu sportošanu? Jā, robežas starp veselīgs un neveselīgs ir izplūdus kā miglains vasaras rīts. Es nevaru nolikt robežu. Bobslēja puikas tur atkal, kā jūs saķer galvu, tev ir treniņi nometnēs, katru dienu svāra treniņi, tupšanās ar 150 uz pleciem tikai sildās, un tā karjera ilgs tik un tik gadus, un, protams, ka mums ir dažas sačakarētas muguras, bet varbūt, ja viņš no 16, 18 gadiem būtu programmētājs, viņam būtu tikpat sačakarēta mugura. Tā kā tie jautājumi tādi, filozofiski. Var jau to sportu vainot, bet atkal, ja mēs noliekam pret kopējo populāciju visu, tad vēl paliek jautājums, kas tad ir neveselīgāk, augsta līmeņa sports vai nesportot vispār. Tad tāds, man nav pareizās atbildes. Labi, pārāk filozofiski, bet, protams, ka liela izturība saistās ar kaut kādiem sirds riskiem vairāk. Viss, kas ir sprints, spēks, tur ir daudz svaru treniņu, un to es uzskatu par pārslodzes traumu risks. Viņi tur ir. Viņi ir ikdienā. Augsts līmeņa sports bez veselības traucējumiem vienkārši nepastāv. Tāds nav. Redz, es esmu dzirdējis ļoti daudz no vecākiem, jo īpaši no profesionāliem sportistiem vecākiem, ka viņi saviem bērniem profesionālu sportu nekad dzīvē negrib novēlēt. Kāpēc tā ir? Un kāda ir tā lielākā atšķirība starp profesionāls sportists un ikdienas sportotājs vai amatieris vai entuziasts? Es domāju, to jautājumu mēs arī varam pavērst plašāk, jo es arī esmu dzirdējis no ārstiem, ka viņi negrib novēlēt bērniem savu profesiju, vai varbūt ir vēl tādas profesijas, un tāpēc tur kaut kas ir dziļāk nekā tikai profesionālais sports, jo tas vecāks ir gājis tam ceļam cauri, un viņš domā, man taču tagad sīkais to pašu. Ej lūdzu citu ceļu, kurā mēs nezinām, cik grūti būs. Ja? Okay. Un tā robeža, kā lai pasaka, amatieru vai veselības sportā, manuprāt, uzdevums ir justies labāk un profesionālajā uzdevums ir vinēt. Vienalga arī 110. vieta tūlīt sestdien Velo LV, Gravel sacensībās, ar kuriem man sanāk strādāt, arī viņi grib vinēt, bet tad, kad es viņiem strādāju, manā galvā tas rezultāts ir vismaz līdzsvarīgs ar to veselības faktoru. Tam džekam nevajag to teikt, bet tādā treniņa procesā es to iepinu. Un tā primārais mērķis ir īstenībā viņam turpināt braukt ar riteni arī 75 gadu vecumā un zaudēt pēc iespējas mazāk muskuļu masu, kā Valdemārs Arns savās lekcijās mācīja iepinot svaru treniņus ikdienā. Redzēt, tajā sportošanā mēs tik un tā it kā tik daudz zinām un tik daudz runājam, paskat, mēs taisam podkāstu pat par to, bet tāpat ņemot vērā to informācijas apjomu, pieejamo, plašo, vai ne? Tāpat kaut kādas kļūdas visu laiku pieļaujam. Kas ir visbiežāk izplatītās kļūdas un kāpēc mēs turpinam kļūdīties? Informācija mūsdienās vispār vairs nav nekas ekskluzīvs. Un tas tā kā jebkurš iet un čatā ierakst, ko vajag, un viņš atrod atbildi, ja godīgi tās atbildes diezgan sakarīgas, izjūt no tā, kā tu uzdevi jautājumu. Tā kā informācija mūsdienās vairs nav nekas ekskluzīvs, tieši necik. Attiecīgi, jautājums, vai cilvēkam interesē tā informācija, vai viņam tā kā interesē saprast, jo ļoti lielai daļai interesē vienkārši paņemam botus, uzvelkam, neejam skriet, un es viņus nevainoju, jo viņi, dara biznesu, viņi, ir skolotāji vai vienalga. Un viņam nav vēl laiks sākt izprast tagad sporta fizioloģiju, vēl kaut ko. Un tās kļūdas pirmkārt rodas dēļ tā, ka mēs
galīgi neesam vienādi, un pat gudrā čāti iedot atbildi, derēs tev, nederēs man un otrādi, tāpēc tur ir kļūda pamats. Un otrs, tas, kuru gapu angliski tādu plaisu, kur es gribu aizpildīt vai redzu, kur viņi ir tukša, starp gudru informāciju, ko es lasu lekcijās tur un treneriem mācu tam līdzīgi, un tad es tā sapratu, bet vai viņi īstenībā dzīvē vispār strādā? Un tā pārnese ir tāda, jo, protams, tāda treneri, tā kā dzīvo treneri un patiesībā paši sportisti, kuri ir ļoti gudri, dzīvo vienā nometnē, un tad ir sporta ārsts un vispārēji, kas tā kā dzīvo otrā, un tad tā pagā, kas ir starpā, kā notika tā informācijas pārnes, kur es vienmēr esmu uzskatījis pēc savu misiju, skaidrot sarežģītās lietas vienkārši, un tagad es esmu gājis soli tālāk, tūlīt būšu iegūst treneru certifikātu, un tā pārnest to visu reālā darbību un atbildēt uz jautājumu, kā. Lai nav tā, ka tu piecelies manā kabinetā no krēsla, izēja pa durvīm, man viss skaidrs tāds, noeja pa kāpnēm lejā, tā, bet tieši kā man jādara, cik minūtes, kurā pulsa zonā, ko viņš bija domājis, tā kā vieglāk un tad tā kā grūtāk, un tā varbūt viena no tām visām īstenībā mūsu kopējais uzdevums sporta izglītības aģentūras arī tā skaitā radīt gudrus trenerus, kur var aizpildīt plaisu starp vienalga čatām, pētījumam, iegūto informāciju pārnest Laurim saprotamā valodā vienkārši 3 teikumos. Kas vēl ir gudrs treneris? Ko nozīmē būt gudram trenerim? Kā es teicu, tā informācija viena puse, bet ar ko es arvien vairāk tagad sāku iepazīt dzīvi īstenībā cilvēciskais kontakts un cilvēku izpratne ir gudra trenera obligāta sastāvdaļa, un čats daudziem jau ir treneris, es atvainojos, ka es viņu te bieži piesaucu, bet tā ir mūsu ikdiena. Jā, no viņas nevajag nebēgt, viņa ir. Un tad man ir jau cilvēki, teiksim, pieņemšanās, kas ir izgājuši čata vai Garmin coacha ciklu, sevi nokāvuši tā pēdiņā sakot, un tad nāk pie manis parunāties. Un tam ir vienkārši jāiet cauri, līdz trenera kults atgriezīsies, un mēs varēsim apsēsties, padzert kafiju, 2 stundas parunāt, tu izēji cauri, tu piecelies labāks cilvēks, tu saproti, treneris pateica to pašu, ko čats, tikai es sapratu labāk. Jau bija cilvēciska enerģija, un man liekas, tas ir jāizkopja un jāceļ augšā tā cilvēku un treneru erudīcija, un viens ir zināšanas, otrs ir cilvēciskā komunikācija, nolasīšana, cilvēku tipu atšķiršana, jo visi treneri zina, ka viens paņēmiens nestrādā visiem. Un jo ātrāk un profesionālāk tu noķers, kurš kuram strādā un netrenēs audzēkni, ko es bieži redzu pēc sava, tā kā man bija. Tāds bieži profesionāli sportisti, es redzu, ka tā viņi trenē tā, kā viņi bija atklājuši, kuri viņiem ir vājā vieta, ko vajag uzlabot, un viņš viņu tā kā spiež virsū tam, tur pilnīgi cits stāsts, tur muskulis nav problēma, bet drīzāk sirsniņa vai otrādi, un tās treniņu sistēmas it kā ved uz vienu kalnu virsotni, bet pat dažādām nogāzēm. Es te mazliet provocēju, piedod. Aiziet, man patīk. Vai trenerim ir mīļākie sportisti? Teiksim, komanda, un ir kaut kāds līderis, teiksim, izteikts, un viņš, tā kā bez maz vai dēlu jau audzina, tādā virzienā skatoties. Komandas sportveidi, uzreiz godīgi saku, nav man stiprā puse, individuālē ir, un atbild viennozīmīgi jā, mēs visi esam cilvēki. Protams, jo profesionālāks treneris, jo viņš spēs no tā distancēties, bet viņš vienalga nav robots. Es neticu tam. Un arī vārdā nesaucot tāds ļoti, ļoti slavens treneris, ar kur daudzi sanācis būt kopā, arī saka, tos viņa mīļākos viņš visbiežāk arī, nelietošu latvisko vārdu, bet pamāca, teiksim tā. Un tad viņi ir dusmīgi un visu un ko, un tad viņš saka tam sportam, bet ja es tev tā piekasos, tad rēķinies, vai tu man galīgi nepatīc, vai es tevī redzu kaut ko. Tāda reālās dzīves
knīfiņi. Atbilde ir jā. Atgriežoties pie tām pieļautajām kļūdām, paņemam kaut kādas standarta lietas, nosauc, ko mēs parasti pieļaujam kā kļūdas. Sākot pirms, varbūt esam vispār metušies iekšā tajā treniņu kaut kādā pasaulē. Tie ir apavi, tur teiksim, inventārs kaut kāds. Kas ir tās kļūdas, ko mēs pieļaujam? Vēl viens foršs treneris riteņbraukšanā, Gatis Mukuls, saka, ka neviens nemācās no citu kļūdām, tikai no savējām. Jā. Līdz ar to es tāds daļēji neganti atbalstu stratēģiju. Sāc skriet ar šitām. Un tad tu sapratīsi, ko es tev saku par botām. Ļoti labi. Un, zini, kā, ir kaut kāds kļūdu kopums jāsalasa. Nevis tā kā aizējam uz veikalu, tur vienalga izvēlamies to pričuku, tur visu ekipējumu, visu. Un tad tev liksies, ka tad man iedeva kaut kādu sākumu. Īsnībā, ja tu esi maksāt spējīgs, tev iedod augšu, un tad tev izpaliek tas mācību process, un kopumā tas sporta ceļš varētu būt īsāks. Jo sporta ceļu pagarina tas, ka tu visu laiku meklē uzlabojumu katrā nākamajā punktā. Man sāpēja pēdas, man cēls bija slikts. Mēs risinām, tu saproti, un tu tur vairs nekad neiekāpsi bedrē. Bet, ja man jānosauc viena kļūda, skrējēji nevingro. Punkts. Iesildīšanās, atsildīšanās. Ja tu gribi skriet, tev ir regulāri jāvingro. Štruns piesildīšanos, atsildīšanos, ja godīgi sakot, bet vismaz viena laba vingrošanas sesija vēlams pie fizioterapeita vai vēl viena svari klāt. Viens no biežākajiem skriešana vispār ir agresīvs sporta veids pēc definīcijas, un ļoti bieži kaut kur ir kaut kādas pārslodzes traumas, un gandrīz vienmēr viņas risinās caur spēka un vingrošanas darbu, kurš nav, kur vienkārši skrien cilvēks. Jā, ir daži dabas talanti, kur ir māte ielikusi to, ka tu skrien, un vingrošana, kas tādas jau skrien 30 gadus. Uz viņiem lūdzu neskatāmies. Tas ir līdzīgi kā smēķē un plaušu vēži nav. Tie ir izņēmumi. Lielākā daļa nav tādi dzelži pēc būtības, un viņiem jāvingro. Tas ir man novērojumi par skriešanu. Vai stāsts tur ir par dziļo muskulatūru kaut kāds? Jā, noteikti. Un uz muskuli to gan nedrīkst Normandam Vārpam teikt, viņam nepatīk kā dziļā muskultūra. Jā, Normand, neskaties, lūdzu. Bet es Štruns, kā viņš sauc. Svarīgi ir, kā saslēdzās muskuļi. Kā ir, kad tu nostājies uz skrējienā uz tās atbalsta kājas, kamēr otri iet pa gaisu, un tad es vienmēr skatos, kā es nevaru skatīties, bet es apmēram izprotu, kur ir problēma un kas tur varētu būt pa sāpi, bet doma ir tāda, ka tu nostājies, uz labās kājas, iegurnim jābūt šitā, nevis jānokrīt, un tas ietver visu saucamo koru, bet korsetes muskulis caur gūžām pārnesās uz kāju un nosauc vienu muskuli, kurš ir svarīgāks par citiem. Līdz ar to tās ir muskuļu ķēdes, un līdz ar to tie ir tādi, es teikšu tā, gudri, bet ne pārmudrīti vingrojumi, kas ietver to ķēdi, un jautājums, kā viņš tā kā ieslēdzās un kā viņi savā starpā sarunājās, jo, ja viņi nesarunājās un muskulis negrib strādāt, problēma sāk iet uz saiti vai uz cīpslu, kas jau ir tā kā auts, kas ir arī mīksti aut, bet viņi ņem uz sevi to, ko neizdara muskuļi, vai locītā. Un tad drīzāk tas celīts sāp dēļ tā, ka kāds no muskuļiem kaut kādā ķēdē ir vājš vai nogurst, un tad tas viss nesās caur citiem audiem. Kādas tu pats kļūdas esi pieļāvis? Kas noved? Dažādas. Piemēram, tā paša Olimpiskā vienībā pa vasarām strādāja laboratorijā. Ko es daru? Es tā kā all-in, kā sportists. Es strādāju, es eju iekšā. Maz ēdu, gribēju vinēt riteņbraukšanā, attiecīgi
mazēda pa dienu, rīktīgi strādāju darbā, tad es braucu uz mājām, uz Cernikavā es dzīvoju, tad es atceros to Jūglas McDonaldu, un katru reizi, kā es braucu garām, un man acis drusku miglē, es domāju, vai es iegriezīšu, nē, bet man jāzaudē svars, jo riteņbraukšanā taču populāri zaudēt svaru, ja. Tā es nomoku pusvasaru, un tad vienā jūlijā kuldīgi, laikam tā bija pusdistancē, Sebiņš vecais, vienā kalnā mani izslēdzu, praktiski izslēdzos. Un tāds kaut kas laikam nav. Un tā bija tik dziļa pārslodze, ka lai pasaka, kaut kādas dzīvības pazīmes atgriezās septembrī. Un kā no grāmatas pārtrenēšanās sindroms ar visiem uzskaitītiem kļūdām, ko es esmu darījis, un tad tā ir man dziļākā pārslodze, kas ir bijusi, bet es ļoti daudz iemācījos. Lūk, tas saucās push the limits, ne? Jā, jaunībā es tagad arī tur, kur es varu, bet dzīve ir nedaudz mainījusies, bet, protams, ka push the limits. Es te turpinu mazliet provocēt. Aiziet. Tu pieminēji to smēķēšanu. Nesasaistot, protams, ar sportu, bet ir tas teiciens, un tu saki, cik daudz tur patiesības tajā visā ir. Un vai kas tas ir par stereotipu un kāpēc tāds ir izstrādājies? Sports un spirts nav šķirts. Es dzirdēju tādu. Jā, tur atkal tāds neārstniecisks stāsts. Bieži vien, šobrīd, starp citu, man liekas, tā kultūra mazliet mainās, un vispār atkal varbūt es dzīvoju burbulī, bet tāds sajūta, ka drusku mazāk to alkoholu lieto, ja runā par sportiskiem jauniešiem, jebkur, kas kustās, un tā kultūra mazliet mainās. Bet tie novērojumi drusku no iepriekšējās paaudzes ir tādi, kas var vinēt, tas var arī turēt. Ne 100%, bet tie balīties arī ir visilgāk augšā. Un, zin kā, te būtu interesanti arī citu cilvēku viedokļu dzirdēt, bet man tā drusku ir. Atkal ne 100%, bet kaut kas tādī dzīvot spējā un nenokaujamībā un ņem kuru līniju gribi. Es viņus saucu par multitalantiem, lai gan dzeršanā būt talantam ir stulbi diezgan, bet daudzi sportisti, kas ir labi savā lietā, varētu būt tikpat labi arī citur. Tā skaitā pie bālīšu galda. Nezinu, zinātniski noteikti tas nav nepierādījis neko, bet tie vienkārši dalos tādiem novērojumiem. Un tāpēc, ka ja tu vari labi turēt, kāpēc tev neizklaidēties? Tāds filozofisks pārdoms, es nezinu. Tie, kas nevar turēt 1, 2, 3, un viņš ir mierā. Bet tie, kas var turēt, tad tas 1, 2, 3, bet tikai pudelēs. Un tā es nevienā brīdī nesaku, ka tas ir labi. Un es saku to, ka šobrīd ir reāli mainījusies kultūra sportā, tas, ka tā augstākā līmeņa sportā alkohols vispār nav jautājums. Tur veči nesezonā varbūt pa pāris saliem atļaujās izdzert. Es par riteņbraukšanu runāju. Pārējais ir tāda sportiskā disciplīna, ka man ir brīnums, ka viņi to vispār spēja pacelt. Tev jāsver ir uzturs, tev ir nutritionis iesūtījis plānu, tu svēri katru dienu ēdienu, tev ir precīzi salikts treniņu programmas, tad tev ir kaut kāds atjaunošanās modalitātes, miega kvalitāte, visi vūpi, viss tas tiek monitorēts un tāds. Diena ir ne tikai 8 stundu darbdiena profesionālam sportistam, un kur tu vēl kaut kādu viņš ieliks, vienkārši nav vietas. Redz, tu pieminēji tātad, kā bija agrāk, kā ir tagad, kad tur ir kaut kas pamainījies. Paņemam 10 gadu nogriezni un tagad parasto cilvēku. Kā mēs esam pamainījuši varbūt to savu treniņu procesu pēdējo 10 gadu laikā un varbūt arī pats par savu pieredzi var izstāstīt? Jā, radikāli. Man treniņu pieredze nebūs labākais piemērs, bet runājot ar treneriem arī, kas to pašu riteņbraukšanu, kas trenē, jau jāsaka pēdiņās tautas sportus, vēl nesen viņam prasīja, es trenējos labi, ja 12 stundas nedēļā, un man izdevās Latvijā iebraukt kaut kādā 20-niekā, tur vienreiz pat 10-niekā, tajos MTB. Veicīt,
Tā ir vēsture. Tagad 50. vieta trenējas 12 stundas nedēļā. Un tas amatieru sports savā profesionalitātē, kura nāk no profiņiem, integrē to pro sportu, integrē amatieru dzīvē. Teiksim, tā viss paņēmiens, un viss tips un triks. Un tas treniņu process ir palicis tik daudzreiz precīzāks un profesionālāks, ka ar to trenētību, kāds es biju, es nezinu. Man grūti spekulēt, kā tur 60. vieta būtu, varbūt pret 20. iepriekš, bet varbūt tā nebūtu. Tu nevari divus laikmetus salīdzināt, 15 vai 20 gadu vecu pagātni. Bet tas, ka pat amatieris trenējas daudz profesionālāk, tas ir skaidrs. Un attiecīgi profesionāls trenējas vēl profesionālāk. Un atkal ar vienu riteņbraukšanas treneru mēs runājām, jo visu laiku pro riteņbraukšanā jaunajiem tiek pušoti limiti. Tā, ka man jau no sporta ārsta viedokļa jāsāk skatīties, kur ir norma, kur ir patoloģija sirds asinsvadu sistēmā, jo dažiem tur vairs nav tik labi un nāks viņus paņemt nost. Tur jaunieši, protams, ir motivēti, viņi dod virsū, kurš var turēt, tam arī krauj virsū, un tā rezultāta izaugsme ir daudzreiz straujāk, daudz jaunākā vecumā. Un tās jaunās riteņbraukšanas tendences, un tad mums uzrodās ar to treneru tāds filozofisks jautājums. Kas tad vispār ir īstenībā neveselīgāk? Esošais on the limit treniņu process vai tur drusku EPO un kaut kāds dopinga laiks? Tad gan mīra vairāk un tam līdzīgi, bet tā robeža jau tāda sāk jau nesaprotam. Un tas cukuru daudzums, teiksim, kas izturības sportā nāk iekšā, kas ir jāpēd, nav jau varēja. Viņš dod rezultātu, tā kā nav diskusija. Apēdīs 100 vai 120 gramus stundā, tev būs labāks rezultāts finišā. Jautājums, ko tas aizkuņas iedzerīts nabags dara, jo viņam tādu cukuru kvantumu visu laiku jāpārstrādā. Es nezinu, un zinātne pagaidām arī nezinu. Mums ir jāpagaida vēl 10 gadi, kad mums sāks rasties atbildes uz šiem jautājumiem. Varbūt viss ir ok, es nezinu. Tātad tikai laiks. Ja? Laiks un tāpat laikā kaut kādi diezgan loģiski treneri pie trenēšanas, kuri kaut kur tomēr neaiziet tīri tikai rezultātu pavadā un kaut kur to cilvēku uzskata arī par cilvēku, nevis vienkārši par mašīnu, kas ir jāizveido par čempionu Štruns, kas būs 30 gadu vecumā. Cik ātri sporta ārsts vai, varbūt treneris, nezinu, tu uzreiz laboji, bet cik ātri ir iespējams pamanīt traumu vai tuvojošos traumu pirms tā ir notikusi reāli? Ļoti sarežģīti. Uzreiz sāku. Kaut kur esmu runājis ar kolēģiem, kas ir bijuši kādā no lielajiem futbola klubiem, un īstenībā varētu pajautāt arī kādam mūsu futbola treneriem. Tur ir katru nedēļu testēšana, dati jau 15 gadus tiek grūsti mākslīgajam intelektam, un viņi ar augstu precizitāti paredz traumas rašanos 2 nedēļas pirms viņa ir radusies. Kosmos. Man neuzturams kosmos. Tāpēc, ka es no izturības, es arī nesaprotu to lietu. Bet pieļauju, ka to pašu var aprēķināt daudz kur, gandrīz jebkurā sporta veidā, tikai vajadzīgi ir dati un vajadzīgi ir testēšana, kas ir ļoti piņķerīgi sarežģīti, un ja tev nav nauda un cilvēki, kas to izdara, tad to viens neizdarīs. Un paredzēt ir grūti, bet neiespējami, ja tu novirzies galīgi no kursa vai vulps man uz rokas, tur, piemēram, HRV, ko tu skaties, vai es vairāk uz īstrībniekam ar HRV, jo tā tomēr ir sirds un nervu sistēma, un ja tas nogurums ievelkās bedrē, nedēļu, un tu neuzdod jautājumu, bet kāpēc viņam HRV ir pa 20 vai 30 zemāks kā iepriekšējos 4 vai 5 mēnešus, tad tu esi slikts treneris, jo uz to ir jārēģē. 1 diena, 2, ok, viss gadās tur. 5 dienas paliekam ļoti uzmanīgi, ja kaut kas nav 5 dienas, nedēļa 10 dienas, tev nav, tur jau ir problēma, un viņi jāķer. Es vairāk pārslodzīju pārtrenēšanos un izturības sporta veidiem, tāpēc pa sāpošo cēli, tad ir tas pats tā kā, tu paskriet vāri, pārslodzes traumu stadijas ir sekojuši.
Viens, tev nekas nesāp, divi, tev kaut kas sāp, bet tu iesildies un tev nesāp. Tu esi joprojām sākumā. Tā tev sāk sāpēt ātrāk, kad tu beidz treniņu. Tu iesildies, it kā nesāp, beidz treniņu. Un tas laiks saīsinās, kad tu jau sāc just. Ja? Tev jau paliek sliktāk, trešā stadija, kad tev visu laiku sāp. Un, zini, kā ja tu ignorē tos procesiņus, ka var iesildīties un kā ātri sāk sāpēt pēc, tu nonāc jau, ka tev visu laiku sāp. Tad sākam risināt, bet, kā es vienmēr saku, pārslodzes traumas rodās ilgi, un attiecīgi viņas ilgi arī ir jāārstē, un tas nebūs šitā. Vai sporta ārsts var runāt arī kaut ko par uzturu? Un saprot no tā? Es teikšu, lielākā daļa jā. Lielākā daļa jā. Problēma ir tā, ka nav kapacitātes pieķerties tam tik sīki, un neviens no sporta ārstiem nevar runāt par uzturu gramos, bet var ģenerālās līnijas sarunāt cilvēku izķert, vai viņš ir tīri, tur ēd tikai ogļhidrātus un tāds. Mēs jau redzam, ka kur proteīns. Tu, piemēram, svaru zālē grib audzēt muskuļu masu, bet ēd tikai bulciņus, tur makarons un auzu putra no rīta, un tāds, kur proteīns? Tādās līnijās noteikti prasiet sporta ārstiem, izejot no sporta veida virzienus iedos, vai kā es, piemēram, esmu izturībā iegājis, tad es noteikti varu runāt par uzturu pirms un sacensību laikā, un par uzturu virzieniem, kad tev ir grūtāks vai vieglāks treniņš, tad eat for training stratēģija. Tās lietas man patīk, bet zinu, kā arī tāpēc, ka es pats tam esmu gājis cauri, man tas interesēs, tur urbjos, un man reāli patīk. Bet, ja tu esi sporta ārsts ar traumatoloģisku ievirzi, kas ir mūsu, kā saka, sporta ārsta nometnes otra daļa, kuri vienkārši kūst pa sāpošiem ceļiem un gūžām, un tā ir viņu lieta, ja. Viņam uzturs varbūt tur būs sekundārā. Mana kā viss tur fizioloģija, treniņš, slodzes, tur ēšana, suplementi, ja, tas ir mans. Tā kā dažādas ievirs varbūt sporta ārsts, bet īsa atbilde katrs kaut ko saprot par ēšanu. Ko tu ieteiktu, teiksim, tautas sportistam lietot vēl papildus uzturā? No uztura bagātinātājiem kaut kas par sporta uzturu? Ļoti nekorekti ir tagad man kaut ko nosaukt, jo es gribu redzēt analīzes. Medicīniski es gribu pie kaut kā pieturēties un to, ko var izmērīt, es to izmēru. Diemžēl tas nav daudz. Mēs nevaram izmērīt tur visu B grupu vai vēl kaut ko, bet mēs varam izmērīt D vitamīnu, mēs varam izmērīt dzelzi, kuru es saku dzelzi, bet domājot feritīna analīzēs, un vēl dažas lietas, tur B12 varbūt, ko es balstu savu ieteikumu par suplementu uz analīzēm. Un tad ir čupa, tur netiešie rādītāji, tur asats alats pa akniņām un tur vēl holsterīnu tam līdzīgi. Un tad es gribu dzirdēt cilvēka stāstu un ideālā gadījumā vēl kaut kādu eho vai kaut kādu sirds papīru, jo tagad kreatīns ir topā diezgan. Jā. Un viņš nav slikts, viņš strādā un viņš ir pie diezgan augsts evidents kategorijā. Tā kā tur viss ir kārtībā ar kreatīnu kā tādu. Bet, ja tu atnāks un teiks, es gribu pusi Ironman nostartēt, es paskatos, pats tev vidējais pulss jau 185, tur kaut kādā pusītē, ja? Kāds kreatīns? Kreatīns tev stiprina muskuļu pusi, ja? Un ja tev acīm redzami man uzliktie papīri vai faktus galda liecina, ka tev vājā puse ir pulsiņš vai, es viņu saucu pa apgādes sistēmām, pulsu un elpošanu, tad iedot vēl kreatīnu, tur būs tikai sliktāk. Attiecīgi, ja tev vidēji pulss 160 un viss, un es redzu muskuļu masu tādu, vēl mazāk kā mani, ja, tāds, šis gan ir kreatīna variants. Un es ļoti, ļoti, ļoti cenšos balstīt suplementu ieteikumus uz analīzēm, loģiskiem faktiem un savu iepriekšējo pieredzi un tādu fizioloģisku domāšanu, kas tur varētu derēt un kas tur nē. Bet pilnīgi spēlēkais laukums man ir omega 3. Ja. Visa zinātne saka, ka vajag, viss ok.
pat pierādījums un loģika, man liekas, ka tev iet holesterīna augšā, tad tev noteikti vajag omega-3, bet vai viņu vajag 20 gadniekam, es neesmu tik drošs. Nu, zin kā, tu esi pašā pīķī, pašā tā kā sulā. Tev tur, ja tu neesi galīgi sačakarējies, tās visas šūnu membrānas, viņas ir 10 ar krustu. Nu, ko mēs tur ar omega papildus izdarīsim? Ja es arī baigi skatos, lai nav 10 burciņu rinda cilvēkam, zin kā ikdienā, nu, tas drusku pa daudz ir. Nu, tagad tu man saki atkal personisks dabas jautājums. Cik gudrs šajā te es esmu? Analīzes es neesmu taisījis. Es eju apmēram 3 reizes nedēļā uz svaru zāli, plus spēlēju hokeju 1 reizi, 2 reizes nedēļā. Nu, entuziasmu līmenī viss notiek. Analīzes neesmu taisījis, bet ikdienā patērēju kreatīnu un proteīnu kokteilīti kādu izdzeru. Katru dienu. Okay. Cik gudri es esmu izvēlējies šādu taktiku? Nē, taktika ir ļoti sakarīgi pielāgota tavām aktivitātēm. Spēks, sprints, zin kā, es no izturības. Tad profesionālais jautājums man, kāda tev ir pulsiņi, jo, ja tev ir ģenētiskās kārtas izkritušas labas, tad tev ir sirsniņa liela, pulsi nebūs galīgi debesīs, tad hokejā, kurš ir intensīvs sporta veids pēc būtības. Un ja tev ir izkritušas labas kārtas uz ģenētisko izturību, dod virsū. Ja tev nav izkrituši, tad tāds režīms, zin kā 2 intensitātes un 3 spēki, kaut kādā brīdī var novest pie darbspēja kritumu vai nogurumu ikdienā, jo tu nevēlnēs darīs tur Z1, Z2 saucamo izturību. Bet es nesaku, ka viņu visiem vajag. Jo ir arī sportspēļnieki, kuriem šī tāda sirdis un viņa izturība nav darīja. Viss kārtībā, bet ir arī čupa, kuriem kaut kas jāmaina ir. Tu vienkārši rodas dziļāku bedri, jo tev iztrūks zemā gala tas, aerobā izturība. Es nevaru atbildēt, kurš ir tavs variants, bet izvēle par kreatīnu un papildus proteīnu ir ļoti loģiski no tā, ko tu nosauc. Vēl viens turpinājums šim, un es zinu, ka noteikti kādam skatītājam tā ir vissarežģītāk. Tu redzi kaut kādus rezultātus, tu redzi gan uz papīra, gan vizuāli tu redzi rezultātus. Vienīgais, tā riepiņa negrib noiet nost. Jā. Kas tas ir? Ja mēs neesam unikāli, ja tā problēma ir tev, tā tad viņi ir vēl kāda. Jā. Tas ir 100%. Super sarežģīti mūsu arī farmakoloģiskajā laikmetā, kad nāk iekšā GLP-1 agonists, labi sarežģīts nosaukums, Ozempiks un kompānija. Arī nevajag no viņiem bēgt, viņi ir ar mums. Un sportā, starp citu, viņus sāk monitorēt un pastāv variants. Mēs arī runājam iekšēji, kā agrāk vēl viņus ieliks listā. Ar listā, es domāju, aizliegto vielu sarakstā. Jo 1000% viņi tiek izmantot sportā, tā skatā augstu līmeņu. Visticamā, neesmu bijis klāt nevienam, bet nevar būt, ka neizmanto. Atgriežoties par riepiņu. Ir jāizdara viss, lai dabūtu riepiņu nost bez viņiem. Jo tas acitiens, ja tu neesi super gudri saplānojis visu savu pārējo dzīvi un tālāk pēkšņi guvis motivāciju nenormāli kustēties un pareizi ēst, vai drīzāk otrādi pareizi ēst un kustēties, es to likt pirmajā vietā, tad noņemot uz Ozempiku, tur rezultāts būs atpakaļ. Līdz ar to tāds, izdaram visu vēl bez tā. Un riepiņi ir sarežģīti, jāpārskata, vai man tādas 3 lietas, ar ko es vienmēr sāku, attiecībā par riepiņu, un riepiņu mēs varam vispārināt, jo tauku izgulsnēšanās katram ir tur, kur viņi ģenētiski vairāk būs, un man ar nožēlu jāsaka daudziem, ka mēs tavu vēderu nevarēsim dabūt nost, jo pasies, cik tievs jau ir kājas, un tev tur vienkārši ir tie tauciņi, un es nevaru palīdzēt, nevaru es palīdzēt. Tev ģenētika tur ir viņa nolikusi. Bet atgriezties pie maniem 3 standarta ieteikumiem, izslēdzam miltus un cukuru. Pilnīgi. Maks ārā. Vienkārši kā testa mēnesis. Jā. Testa mēnesis. Milti un cukurs, varbūt tikai forša pasta ar olīveļu, kurai zemes glikēmiskais indeks, un tas viss nav tādā pīķī. Milti, cukurs,
neēst vakarā. Saprotu visus argumentus par vēliem treniņiem, darbiem, visu, un es pats ēdu vakarā, bet... Tas ir cik pirms miega? Atkal, tur viss ir 2 stundas būtu labi. Tas būtu krūta. Miltu cukurs, neēst pirms miega, un rīta brokastis taisīt ar angliski zero carb, bet zemu ogļhidrātu saturu, jeb citiem vārdiem apcepu olu ar avokādo, izdzeru melnu kafiju, un tu nesāc dienu ar ogļhidrātiem necik. Pamēģini uz mēnešu tos 3, un riepiņi un tauki zinātnē arvien vairāk un vairāk pārliecinošāk ved pie uzturu jautājumu, kā mazāk pie sporta jautājumu. Protams, ir abu kombinācija, bet uzturs izvirzās pirmajā plānā attiecībā par tauku daudzumu. Jā, šito es kaut kur arī laikam esmu dzirdējis. Informācija nav unikāla. Jā. Vienkārši man ir arī tur treneri, kas tur ar mums strādā un tā pašā zālītē arī, un tad viņiem arī ir kaut kāds savs viedoklis tajā visā. Bet, baigā cīņa par to riepu ir. Zinu, saprotu, un ļoti traki, un tur var iet arī dziļāk un sāk skatīties, cik efektīvi tu vispār iesaisti taukus vielmaiņā, jo tavi sporta veidi neiesaist taukus vielmaiņā tieši necik. Viņi nav paredzēti, viņi visi ir intensīvi, kas uzreiz ņem ogļhidrātus, jeb glikogēnu, attiecīgi, kādas atkal ģenētiskās kārtas ir izkritušas, jo tādais Pogačars, piemēram, varētu teikt, dzīvo tikai no taukiem, un viņa tas tauku vielmaiņas ātrums ir droši vien augstākais uz planētas, varbūt, bet tuvu, top 10 noteikti. Un redzam, tas ir tas treniņa rezultāts plus ģenētikas rezultāts. Un ja ar treniņa stimuliem tu trenē tikai vienīgi ņemt ogļhidrātus, tad kāda vēlme pēc ķermenim tērēt taukus. Nav tā, ka viņš viņus netērē. Ir tīpaši, ja tu sakārto uzturu un ikdienā kusties, nāc uz podkāstiem, raidījumiem visur un uzturi zemes intensitātes, 15,000 soļus dienā, tur kaut kas strādās kopā. Atkal tas tāds multi rēķins. Un pēdējais, 4. ko nenosauc, kas daudzus ļoti iepriecina, bet vairāk tos, kas ar riteni brauc vai ko, saka, treniņa laikā ēd šitā. Cik un ko tu gribi, tas ir vienīgais laiks, kurā cukurs ir unlimited, jo fizioloģiski viņš iet pat taisno uz muskuli. Treniņa laikā? Bingo. Wow. Tu vienkārši nevar apēst tik daudz, jo uz rīteņu var vairāk nekā hokejā, bet treniņš un īsi pēc, tur apiet insulīna ceļi un īsāk sakot, cukura negatīvā ietekme uz tauku palielināšanu slodzē vai īsi pēc viņas ir niecīga vai 0. Tik gudrs, Jāni, esi. Ej, te nos. Nē, es jau teicu, informācija nav unikāla jautājums, kā es viņu pasaku. Šito es nezināju. Jā. Okay. To gan es nezināju. Vai, atkal, varbūt mazliet provokatīvs jautājums, vai ir kaut kādas lietas, vienalga situācijas, jebkas, kas tas ir, kur tu atbildētu vienā reizē? Tātad ir izvēle. Vai es varu atbildēt kā sporta ārsts uz šo, vai kā cilvēks vienkārši personiski? Savu privāto, ne, bet savu viedokli. Vienmēr sakoties, Jānis. Es cenšos noturēties medicīniskās normās, bet man arvien vairāk velk uz to cilvēcisko sadaļu. Un es mēģinu arī savās pieņemšanās pirmkārt nosēsties tavā vietā. Tāds, kur ir mana dzīve, ko es gribu sasniegt šito. Un bieži vien tā rekomendācija nav no grāmatas vai no... Es tā vakar vai kad pat tāds... Mēs izmēģinām tur mierīgi treniņu procesu, cilvēks uz 10 ballēm visu izdara, mierīgie, visu mēģinām izturīt. Viņš atnāk tāds, man nevēlna, tā kā īsti nepalika labāk, lai gan es apšaubu, es domāju, ka viņam palika labāk. Bet viņš godīgi pasaka, un es arī aicinu tie, kas nāk pie maniem, vienkārši godīgi pasakat, jo es meklēšu ceļus, kā palīdzēt jums, nevis pateikt. Kad ir galīgi garām, es pateikšu, ka ir galīgi garām. Bet viņš pasaka, nē, es gribu atgriezties pie 3 padaliem nedēļā. Es no viņiem praktiski nevaru atjaunoties, bet man to vajag. Viņam vajag.
Es tāds lielākais, uz ko es gribu pierunāt, ir varbūt 2 padeli un vienreiz ar riteni pabraukt mierīgo un izlīdzsvarot to augstas intensitātes slodzi ar izturību, jo izturība viņam ir vājā vieta. Bet viņš grib 3. Nu, tad meklējam ne pēc vadlīnijām paņēmienus, kā optimizēt tavus 3 padelus nedēļā līdz brīdim, kad tu pilnībā sabruks un sapratīs, bāc, es vairs nevaru. Ja. Tad mēs atgriežamies pie tā bota jautājuma, kad tu izēji caur savām kļūdām. Zin kā, man tā robeža ir izplūdusi cilvēciskā ar zinātnisko, un es viņu mēģinu kaut kā šitā. Ko tu vispār saki par padelu tenisu? Jaunu kustību, tāpat kā Hyrox, un ļausim laikam atbildēt uz to visu. Kā jau redzam, mēs te, crossfits nāk, tad viņš aiziet Hyrox, un tāds kustību trendi, viņi vienkārši ir, un padeles beigsies, un būs nākamais. Un, zin kā, tas sporta pienesums, tā socializācija, droši vien ir ar lielāku pluszīmi nekā daži vai daudz nokautie organismi, jo kaut kad jau viņi atjaunosies. Tīpaši atnāks pie kāda zinoša cilvēka, palīdzēs saprast, ka veicīt tevi bēdra tagad 3 mēneši bišķi mierīgāk. Un kaut kad tu atgriezīsies, un tu atgriezīsies labāks, jo tu zinās, ka uz Hyrox arī jāpatrenē izturība, ne tikai svāri, un padelam jāpatais ir roku spēka vingrinājumi, lai nesāpētu šīs locīdavas vai pleci. Tas lielais kļūdas cikls, tikai katru kļūdu vajag izmantot kā iespēju. Nākat paprasat. Un, bēdra, būs slikti, uzreiz rēķināt pāris mēneši ir ārā, kā es teicu, pie pārslodzes traumām, bet tā ir iespēja labot un atgriezties labākam. Tādā pašā sporta veidā, kas sagādā prieku. Ko tu saki par augstajām peldēm? Maza personiskā pieredze, lai gan dažreiz es ielīdzu, un godīgi ziemā ielīst augstā ūdenī ir vieglāk nekā vasarā jūrā. Nezinu, kāpēc tā motivācija vai kaut kas. Bet man ir daži super labi piemēri, kā HRV paceļās un pat miera pulss pakrītās, kas nozīmē, ka tas ir ļoti spēcīgs instruments simpātiskās, parasimpātiskās nervu sistēmas regulācijai par labu nomierinošai, jeb parasimpātiskai. Tā kā kopumā pozitīvi. Protams, tu vari saslimt, tev jārēķinās, ka, ja tu esi uz pēdējām nagiem turies pirms saslimšanas, tu ielīdīs, iedos papildus stresu, būs slikti, pārsēdēs kaut 10-15 sekundes, būs slikti, bet ar adaptāciju var tikt pie reāli sakarīga lieta, man tā liekas. Mēs ejam cauri šobrīd tādam tā kā topam, nosauksim to tā. Tas ir forši un noderīgi cilvēkiem. Trendiem bez maz vai. Fitness influenceri. Ko tu par viņiem saki? Personīgi laikam kāds varbūt ir pazīstams viss, bet es salīdzinoši maz esmu Instagramā. Tur baigi bizness jaucās ar visu ko un tā tālāk un tāds. Un diezgan bieži tas noved cilvēks drusku neceļos. Tāpat laikā tur ir arī labas lietas un kopā, ja tie fitness influenceri kopā kā kustība cilvēkus pievērš vairāk fiziskām aktivitātēm, tas ir svēts mērķis. Biznesa un suplementu mērķis ir galīgi apšaubāms. Nezinu, BPC 157 tagad ir super trendīgs pasākums, medicīniski. Man liekas, ka joprojām uz cilvēkiem nav nekādu datu par viņu efektivitāti, bet viņš ir aizgājis kā super pārdotākais. Es nezinu, vai Latvijā, lai gan cilvēki man jautājuši, saku, pats es nešpricētu vielu, kas nav medicīniski izstrādāta, nāk no Ķīnas, un tu īsti nezini, kas ir ampulā. Vienam būs labi palīdzēs, varbūt tas ir placebo, es nezinu, kamēr nav puslīdz nopietnu datu, tad ārsti viņu neieteiks. Bet, ja tu paņem Instagram, tu varētu teikt, ka tas ir pierādītākais aģents pēdējos 5 gados, tur ir tā atšķirība. Ja? Evidences trūkums un Instagrams ir 2 dažādas pasaules.
Ir vēl kaut kas, ko mēs neesam nosaukuši, kas šobrīd ir trendā vispār iekšā tajā sportā kā tādā, kas... Jā, es vienu lietu gribu pateikt. Saki? Es ieeju Rimī veikalā. Tur jautrs stāsts bija ar riteņbraukšanas izlasu uz Lietuvu. Un drusku pietrūka pēdējiem etapam žēlēs. Mēs ar menedžeru aizējām ar Rimī pāri ielai. Kur ir žēlēs? Tur ir tikai ar kofeīnu. Enerģijas gēls, bet nosauks, protams, Hyrox. Un tur ir tikai ar kofeīnu. Tad es gribu aicināt, padomāt par enerģijas dzērieniem, želēm ar kofeīnu un vispārējo, jo tādā brīdī jūs ņemat kredītu no savu ķermeņa resursa, kas nav slikti dažos brīžos, bet ja tu iesi un uz katru svaru treniņu uzvilksies ar želēm ar kofeīnu un hoķi arī viņi paņems, un tava ikdiena būs tāda, kur tu ej all in, jo tie cilvēki parasti sakrīt. Biznesā high performance, viņi no sevis prasa, un viņi prasa tikpat daudz arī treniņos, un tu zini, kā pēc kārtīgs, normāls biznesa darbdienas esi diezgan mests, un tad tu pastāvi un bādz, tev ir vēl intervāli ielikt viss, vai arī pat nav, tev vienkārši Z2 ir ielikts, un tu vēl uztūnējies, vēl izspied no sevis. Zini, jaunība daudz ko kompensē, bet kaut kādā brīdī tas viss tā salūst. Un mans aicinājums ir daudz prātīgāk izmantot Red Bull veidīgos visus tos un paskatīties, ņemat žēlēs bez kofeīna. Viens smuks espresso pareizā brīdī droši vien ir daudz veselīgāks, labāks, bet sistemātiski sevi sūkt ārā treniņos, tas ir kredīts, un kredīts kaut kad ir jāatdod. Līdz cik gadiem ir jaunība? Vai tas pīks? Jā. Ja mēs skatāmies, piemēram, no VO2 max, skābekļa maksimālā patēriņa, tad plus mīnus no 22, 25 sāk iet uz leju. VO2 max. Jau. Gribu teikt. Un kaula minerālais blīvums vēl ātrāk sāk iet uz leju. Attiecīgi par viņu ir jārūpējās. Un tāds 25 gadu robeža dodiet tikai. The sky is the limit, jā. Nav 30, es jau redzu dažus, jau puse vismaz sāk domāt. 3, 5, 40% disciplīna. Tur pilnīgi jātransformē visu domāšanu. Bet labāk to darīt, sākt ātrāk, jo tas kaula minerālais blīvums, ja es viņu pārvēršīšu citos vārdos, tu negribi nokrist uz ielas 67 gadu vecumā un salauzt gūžu, jo 30% nomirst tur diezgan ātri, un liela čupa paliek pat nepietuvojas iepriekšējai aktivitātei. Īsāk sakot, mēs negribam salauzt kaulu lielākā vecumā, ja mēs negribam nožēlojam pēdējo 10 gadu. VO2 max varbūt nav tik jūtams, bet tāpat laikā VO2 max lielumam ir tieša korelācija ar tavu dzīvildzi un dzīves kvalitāti. Jeb, teiksim tā, ja tu negribi nomirt, tad labāk, lai tev 25 gadu vecumā ir lielāks VO2 max, kuru tu mazliet uzturi visu laiku, lai viņam tā slīdēšana uz leju, kas standartā ir 1% gadā, lai viņi pārvēršās kaut vai pa 0,7% gadā. Un uz 65, 70 gadu vecumā tu vispār ar vienaudžiem uz citām galaktikām. Vēl vienu trendu atcerējos. Visur proteīnu bāž tagad iekšā. Jā. Kopumā nav slikts trends. Kopumā arī, tik cik es varu te palasīt, paskatīties tam līdzīgi, tad pagaidām nav proteīna, teiksim tā, letālā deva, bet tāda, nav nekas slikts, ja tu ēd par daudz. Tur varbūt, zarnās drusku pūšana un vēl kaut kas, bet kopumā no veselības viedokļa nav nekas slikts, ja ēd par daudz proteīnu. Attiecīgi, proteīns ir tā figūra uz šaha galdiņa, ar kuru spēlējās, lai dabūtu nost ogļhidrātus, kas ir super svarīgi mūsu ikdienā ar paaugstinātiem holesterīniem, insulīna rezistencēm, jeb diabēta līnija. Jo tur ir viss tas stāsts par to, kā dabūt mazliet ārā ogļhidrāts, ir tīpaši vienkāršos, tur cukurs, saldos, miltus.
un proteīns ir tas, kurš var izspiest viņus. Tā kā atbilde kopumā ir vairāk pozitīva nekā negatīva, tur laba kvalitātēm vēl kaut ko varam diskutēt un tā tālāk, bet tas tāds manās acīs atbalstāms trends. Es tagad, piemēram, sāku domāt, ir kaut kādas dažas lietas jau, kur liekas, kā vispār tur var dabūt proteīnu iekšā. Un kādā veidā tas notiek? Un cik šajā kategorijā sky's the limit? Tur tehnoloģija iet uz priekšu. Pašam mājās ir dzēriens, kurš ir skaidrs kā ūdens. Un tur iekšā ir 20 gramu proteīnus. Tā uzdod savu jautājumu, kā? Tā kā kā pie velna? Mums jāskatās uz proteīnu kā aminoskābu ķēdīti. Un ir arī daudz tie BCAA un visi aminoskābu preparāti, kuriem arī ir sava vieta, bet uz tiem es tā sekundāri parasti skatos. Atgriežamies pie tā, tas proteīns ir sašķelts mikroķieģelīšos, un man liekas, tad viņi var integrēt jebkur. Attiecīgi viņš ir ar tik mazām aminoskābes molekulām, kuras droši vien tur specifiski izšķīdinot, viņš paliek pat caurspīdīgs. Nesaku, ka tā ir mana spekulācija, bet proteīns kā tāds ir gara molekula, un ja tu viņu čik līdzīgi kā ciete vai glikagēns, tu viņu sadali glikozes molekulās, tur tu sadali aminoskābes molekulās. Tās jau mēs varam izbārstīt pa galdu un ieelpot, apmēram tā. Bet vai iedarbība ir tā pati? Jā. Jo proteīnu zarnās sašķeļ līdz aminoskābēm, un tikai tā viņi var uzsūkt. Tur milzīgos proteīnu tu nevar uzsūkt. Tā kā es vienmēr saku uz jautājumu, arī praktisks jautājums. Es te lietoju proteīnu pirms katra treniņa, visu tur es prasu, cik grams, tas ir svarīgs. Tur es skatos nemazāk par 20, labāk 30, un vai vajag aminoskābes. Es saku, pēcīti, tu uzņem 30 gramu proteīna aminoskābes, jau tur ir iekšā. Ja tas ir normāls, labi līdzsvarots vai piena sūkala vai varbūt augu valsts proteīns, sadienas dzīvnieku valsts, tad viņā tur tie leicīni, visu tur tās aminoskābes jau ir iekšā, un tad, teiksim, uzkraut vēl aminoskābes jau labam proteīnu daudzumam ikdienā, tas ir liekas naudas tēriņš. Jā, mums laiks lido tā, ka mēs to nespējam noturēt, tas jau nekāds jaunums. Visās lietās tā ir, un sportā patīkām, kad skaties hokeju, piemēram, un kad zaudē Latvija. Liekas, lūdzu, pavēlties laiks mazliet. Bet vēl noslēgumā es gribu tomēr pieskārties arī tehnoloģijām mazliet. Mākslīgais intelekts jau vairāk kārtīgi pieminējām sarunas gaitā, tu pieminējies pašam, tev redzu uzliktus veselus 2 pulksteņus uz katras no rokām. Būtu vēl droši. Cik ļoti tajā tātad sporta ārsta amatā, profesijā, tehnoloģijas nāk iekšā, kā tu vispār uz to skaties un cik liela loma mākslīgajam intelektam? Jā, mākslīgajam intelektam ir izšķirošā loma. Viņš mainīs mūsu dzīvi. Es pat neteiktu tuvākajos gados, teiktu tuvākajā gadā. Tas notiek tagad. 2 sporta gadžeti vai kaut kas tāds. Klasiskā ārsta ikdienā, pa lielam, galīgi nav stūrakmens. Galīgi nē. Bet treneri ikdienā tā ir bomba. Ja tu māki viņus izmantot, apstrādāt un ar viņiem rīkoties tiem datiem. Ja nemāki, varbūt, tad es iesaku vienkārši mācīties, jo viņi būs šeit, ar mums paliks. Un tagad, tas ir tas, ko es saskatīju tajā ārsta ikdienā, ka man darot vienkārši tos tests un visu tādu, man nepaliek kapacitāte. Es redzu, ka pa logu laukā ir tādi gadžeti, kuri ar katru dienu kļūst labāk. Zin, kā viņiem ir testi, viņiem nāk iekšā, AI viņus uzlabo, software update un aiziet. Un tagad es esmu izbrīvējis laiku, lai ar viņiem iepazītos tuvāk. Daži man liekas, wow, tā kā šis bija tas, kas pietrūka manā domāšanā, un man nāk informācija iekšā. Attālinātā trenēšana, tīpaši izturības sportā, ja. Mēs kaut kad sazvanamies, bet pa lielam tu trenējies ar savu riteni, man nāk iekšā tavu jaudā, vūpa, puls, kaut kāds tavs mazais feedbacks, un no tā es balstu, kā tu jūties. Protams, ka ideālā pasaulē es būtu labprāt ar tevi treniņā, jo tas, kā tu redzi cilvēku, tur neviena dati, ne. Bet tehnoloģijas ir ar mums, viņas ar mums paliks.
es iesaku viņus neignorēt, bet apgūt. Es atvainojos, daudzi joprojām ir sūdi vai praksē neizmantojams lietas. Diemžēl viņas nekā savādāk nevar noteikt, kā nopērkot un pamēģinot. Ja? Vai ja tu jau redzi, ka šis baigi tagad continuous nepārtrauktie laktātu mērītāji Instagramā nāk iekšā, caur kuriem arī nāk daudz citas lietas, jo tas tāds influencer biznes. Es pagaidām nesaku neko. Tas ir tāds produkts, par ko es sapņoju jau 25 gadus atpakaļ, bet kaut kāpēc viņš tehnoloģiski joprojām nebija. Tad uz viņu sāk skatīties kā nepārtraukto glukozes monitoringu un pēc tā paša principa kā mēģināja noteikt tie glukozes sensoriņi. Tā kā es esmu ļoti piesardzīgs par to, ko šobrīd pa nepārtraukto laktātu mērītāju, es viņu vēl nepirktu, bet es noteikti sekošu līdzi. Kāpēc tev ir tie dīpulksteņi? Pirmkārt, kā es sāku trenēt cilvēkus dažus un tāds, riteņbraukšanas pasauli plus mīnus jau ar vulpi ir apaugus un tāds, pats man vēl nav tā kā, un es tā, tad paņēmu tos 250 un noliku, jo, kā es sapratīšu to ierīci, ja man viņa nav. Un viss, punkts. Un tad es pielietoju visas tās klasiskās zināšanas, tādī vūpā, šķiru garām tur visus tos skaistos uzrakstus un ņem ārā metrikas, kas man patīk. Nevis patīk, kurus uzskatu par sakarīgiem un kuri ir primāri tuvāk. Vienmēr gadžetos vienmēr skatos, lai tas metrikas, piemēram, HRV vai pulss ir tieši metriks, bet kaut kāds mistisks recovery score vai kaut kas, tas ir AI ģenerēts vienādojums kaut kādam ciparam, kas palīdz Laurim. Viņš paskatās dzeltens, zaļš, sarkans. Es skatos tavu HRV, pulsu un tam līdzīgi. Un tā tiem treneriem vajadzētu atšķirties no sportistiem, ka viņi skatās, cik var primāros datus no konkrētās ierīces, nevis zaļš, dzeltens, sarkans. Pašās beigās. Tavs novēlējums, aicinājums cilvēkam, kurš varbūt pat ņemam sākuma posmu, starts. Viņš grib sportot, viņš grib mesties iekšā šajā visā lietā, viņš grib būt aktīvs, grib kustēties. Tavs novēlējums, lai ievilktu viņu tajā visā veselīgi iekšā un pēc iespējas ar mazāk traumām. Kā tu teici vārdu grib, ar to pietiek. Vienkārši sāc darīt. Es teiktu, ja tā motivācija kaut kur, nezinu, no kurienes pie tevis ir atnākusi, jo bieži tā ir galvenā problēma patiesībā. Tu vienkārši sāc darīt, padari 3 mēnešus vai 6 un atnāc pie kāda forša trenera, forša sporta ārsta, sametam uz galdu, ko tu esi izdarījis, saņemam 2-3 konkrētas ieteikumus, kā darīt lietas labāk un aiziet uz priekšu. Bez traumām nebūs bez traumām. Visticamāk, rīteni parasti ir bez traumām, jo tas ir viszemākais traumu sporta veids. Ja vien tu nenokrīt, skriešana vienmēr būs ar traumām, gandrīz vienmēr, sorry. Bet, kā es saku, tas tāds neatņemam ceļojuma vai procesa sastāvdaļa. Tas nav jāuzstāda pa pašmērķi nenotraumēties. Pa pašmērķi ir aiziet konkrēti katru nedēļu 3 reizes pakustēties. Tas ir galvenais virsmērķis visam. Regularitāte ir virsmērķis. Jāni, milzīgs paldies tev par sarunu. Novēlam tev pašam, protams, ka veselību. Jā, un zini kā, redz, te ir tāda maza dilemma tajā visā. Bieži vien ārstiem arī, konkrēti ārstiem saka, lai jums mazāk darba. Tā kā ar domu, ka lai cilvēki ir veseli. Bet vai tas ir labs novēlējums? Jā, es labprāt runāju ar tiem, kas atnāk un pasaka, man viss ir kārtībā, bet es gribu vēl efektīvāk trenēties. Ļoti skaisti. Paldies, Jāni, lai izdodas un tiekamies vēl kādā reizē. Super, paldies. Paldies skatītājiem. Sporta izglītības aģentūras podcasts, es gribu teikt, ir kārtīgi un ar uzviju atpakaļ. Tiekamies jau nākamajā epizodē.